Sveiki, mežāži! Jūnijas! Mežāži neraksturīgi sev būs mazliet noslēpumaini. Noslēpumaini ar vēlmi nogaidīt, paskatīties, nebūt skaļam, runāt tā kā suflierim, runāt tā kā no aizkadra, ietekmēt nevis pat tiešo lietas, bet ietekmēt tā kā caur kādu, caur zīmēm, caur lietām, tā kā netieši, ja? Un ja kāds mežās tādu māku vēl nav iemācījies, tad šis ir īstais mēnesis, lai to apgūtu, jo kārtas priesteriens saka, dari visu lēnām, visu apdomīgi, pa priekšu neskrien, acīs nelec, un tu redzēsi, ka visas situācijas absolūti lieliski sakārtojas arī bez paša darīšanas, ja? Tātad no aizkulisēm izdiriģēt visus, kā nu katrs to darīs un ko darīs. Dažs mežās šajā mēnesī var saskarties ar kādu noslēpumu, noslēpumainu rīcību, un arī šeit šī noslēpuma atrisinājums nekādā gadījumā nebūs virspusē. Tam būs slēpta kaut kāda slēpta aizmugurēja nozīme, kur atklāsies tikai ar laiku. Līdz ar to vērojiet un esiet uzmanīgs. Ja? Nu, tas nav domāts, ka šis noslēpums jūs kaut kā nelāgā veidā ietekmēs, bet var pacelties situācija, pieņemsim, var pacelties situācija, kad jums tiek uzticēts noslēpums, un jums tik šausmīgi gribas kādam izstāstīt, ja? Bet noslēpums ir noslēpums, to viņi nevar izstāstīt, un tad tev ir jāgaida un jāredz, kā tas attīstīsies, un tas arī var būt diezgan mokoši, vai ne? Darbs, mežāži. Darbs dažu labu mežāzi nokaus tomēr, ja? Šī ir 10 zobenu kārtas, kas saka, tā, ja jūs negribat, lai jūs patiešām ar degunu pa zemi velkaties, tad šī kārtas iesaka zināt mēru darbā, zināt mēru tajā, cik daudz jūs ieguldat savu spēku tajā visā un dēļ kā jūs to visu darat. Dažām mežāzim šī kārtas var saistīties ar aiziešanu no darba, vai atlaišanas no darba, vai štatu samazināšanu, vai kaut kā noslēgumu. Skatieties pats, kādu no šiem vārdiem jūs varat piemērot savam darbam, ja? Tad te ir enerģijas izsīkums, beigas, noslēgums un dabīgs iznākums. Ja? Tā kā saliekot šos abas kārtas kopā, ja? Skatieties, lai kaut kādas slepenas intrigas, nezināmas lietas darbā nav jums par lielu šķēršļu. Tā kā varbūt, ka vajadzētu uzzināt darba, dzīves aizkadrus, kas tur notiek. Daudzkārt notiek tā, ka mēs atrodoties kolektīvā, iekšpusē, kādā nodaļā, mēs īsti nenojaušam, kas notiek tajā lielajā mērogā. Un te ir runa tieši par lielo mērogu, nevis par jūsējo nodaļu, piemēram, vienu vai kaut kādu atzaru vienu. Runa ir par lielākām tēmām. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē gan viss tik rožaini, tik atbalstoši, tik priecīgi, tik sakārtot, tik vasarīgi. Šī ir viena no tādām, manuprāt, jūnija kārtīm, kur viss pilnbriedā, pilndzienā un tik daudz kustību, un tik daudz darbību, un tik daudz ballīšu, un tāds pieprasījums, un jauni tērpi, un jaunas iespējas, un varat patiešām no sirds uzdzīvot, tas man rada tādu prieku, jo tā darba tēma te kaut kā likās mazliet samuģināta. Jums ir savējie, jums ir ģimene, jums ir lietas, kas apkārt jūs patiešām no sirds atbalsta un iepriecinās, un šeit nu nav nekāda bēda. Tiem cilvēkiem, kas meklē tikai attiecības, šī ir iepazīšanās kārta. Šī nu patiešām ir ideālās iepazīšanās kārta, un nepalaidiet garām šo brīnišķīgo iespēju, jo kausu bruņinieks, viņš ir romantisks, viņš ir skaists, viņš ir vilinošs, viņš ir arī pieprasīts. Ja? Tā kā ja šis kausa bruņinieks parādījies jūsu kaut kur klātienē, jūsu randiņu sarakstā, tad pilnīgi noteikti izmantojiet to, jo reti jau, kad mēs dzīvē sastopam tādus no tiesas romantiskus cilvēkus, atvērtus, sirsnīgus, maigus, skaistus. Ja? Nu, tā kā tāda pilna buķete man šķiet, tā kā ļoti labs laiks mežāži jaunām attiecībām un padoms. Padoms tomēr ir taupīt enerģiju jūsu visu, un it sevišķi, manuprāt, uz to darbu. Ja skatāties, šī kārta tomēr atsaucās atkal uz to darbu. Skatieties, lai jūs tur
tā kā pārāk neesat iekarsīgs uz to visu to ņemšanos. Atstājiet svaigu gaisu sev, mīlestību, ģimeni, attiecības. Tas jums šajā mēnesī ir papilnā. Nu, lai tad viss notiek vislabākajā veidā. Uz